Pirms 3 gadiem aicinājumam palīdzēt Afganistānas bērniem ziedojot kancelējas preces atsaucās vairāki 10 Ogres jauniešu. Toreiz nec bērni, nec skolas nevarēja iedomāties, ka viņu sarūpētais būs sākums ciešai draudzībai starp Ogri un Meimanas provinci. Janvāra sākumā Afganistānas bērnu zīmējumu izstādi Ogres pirmajā vidusskolā apmeklējas Meimanas delegācija. Es gribēju sagādāt prieku viņiem ziedojot flomasterus, jo man liekas, ka viņiem krāsaini flomasteri tur nav uz vietas. Un ļoti skaisti sanāk viņiem zīmējumi, krāsaini flomasteri. Man vispār likās, ka vienkārši noziedosim, palīdzēsim, un mums varbūt zīmējums atsūtīja, un tad arī likās, ka tas arī būs viss. Paldies bērni par to dāvanu, ko jūs sūtījāt mūsu bērni Meimanas pilsētās. Bērni ļoti bija prieks par to dāvanu. Viņi paņēmuši šito dāvanu, aiznesa mājas pie mammas, papas, bet parādījām ļoti priecīgs bija par jūsu dāvanu. Afganistānā ir ļoti daudz bērnu, bet maz bērnības. Un es gribētu teikt to, ka mēs ar šo visu sadraudzību ļoti vēlamies, lai mūsu karavīri visi atgrieztos mājās. Izstāde Afganistāna bērnu acīm ir draugu paldies par palīdzību un atskats uz latviešu ceļotāju piedzīvoto tālajā zemē. Mājās pārvesti ne tikai foto. Zvaigzne ABC izdevusi no Afganistānas atvesto manuskriptu, reiz dzīvoja Kabulas grāmatu tirgotājs, kas ļauj lasītājiem iepazīties ar nepazīstamo kultūru. Cilvēki ļoti interesējās par Afganistānu, un tieši tā interese ir radusies caur grāmatām. Pirmā bija Osnas Sejerstādes grāmata, kuru mēs 3 reizes esam piedrukājuši, un arī Haleda Hoseini Puķa ķērājs un 1000 sauļu mirdzums ir tās grāmatas, kuras aizkustina cilvēku sirdis, un viņi patiešām mīl jau šo tautu un jūt līdzi. Un arī šīs grāmatas ir ļāvušas lasītājiem pilnībā izprast, kas īsti notiek Afganistānā, kāpēc tur visu laiku ir karš, kāpēc šie bērni nedzīvo mierā. Un kā tas ir dzīvot, ka tev nav materiālu, ar ko zīmēt? Mums ir vienkārši aiziet uz veikalu un nopirkt, bet kā tas ir viņiem? Ka viņiem varbūt vienreiz gadā kāds atsūta. Vismaz, kad es tā pasaku Afganistānu, tad man liekas, ka tur ir smiltis uzreiz tāda. Man liekas, ka, kad pasaka vārdu Afganistāna, man uzreiz nāk prātā, ka tur ir karš, tā kā smiltis. Iepazīstinot Meimanas viesus ar Ogres ikdienu iestādēm un cilvēkiem, tiek dots nenovērtējams ieguldījums gan abu valstu, gan pilsētu nākotnē. Atpakaļ uz Afganistānu ceļos Ogres pirmās vidusskolas audzēkņu sarūpētie sveicieni. Mēs mēģinājām tikai uzzīmēt, kādas ir latviešu tradīcijas un kas ir savādāks nekā Afganistānā. Es mēģināju uzzīmēt visu skaisto Latvijā. Es mēģināju zīmēt Latvijas dabu, lai afgāņu bērni saprot, cik Latvijā ir skaista daba. Mēs redzam šo te kontrastu. Mēs bieži vien dzīvojam mūsu valstī un mēs nenovērtējam kaut kādas elementāras lietas. Mēs tur sūdzamies un čīkstam, bet salīdzinoši ar Afganistānu mēs dzīvojam ļoti laimīgā zemē. Turpmākās viesošanās reizes un abu valstu draudzību ietekmēs militārā situācija Afganistānā. Stāvoklim uzlabojoties, tas nemaz nav tik neiespējami redzēt Ogres un Meimanas skolēnus uz viena futbola laukuma. Mūsu bērni būtu gatavi draudzēties, būtu gatavi uzņemt šeit bērnus un kas zina, varbūt arī miera apstākļos aizbraukt ciemos pie viņiem. Tā kā es domāju, ka šīs sadarbības iespējas ir, un vēl taču mēs varam filmēt, vēl taču mēs varam dziedāt, vēl mēs varam varbūt kā savādāk draudzēties, jo šajā brīdī attālums jau nav šķērslis draudzībai. Dāca Stribotska, Zanda Tereško, Ogres televīzija.